Darbarīgs sīks. Darbs un darbarīgs. Darbs un darbarīgs. Man mīļākā dziesma. Jonika. Tā ļoti skaista dziesma par šoferiem, tieši par dangām un kukanām, kā ceļi skrien. Paklausies. Kur mums jābrauc? Braucam mēs. Lai arī kādi vēji pūš, vai putekļos mēs jaucamies, vai putnas spārniem traucamies, mums aizrit ceļā mūž. Es tev prasīšu tagad, Marta, skaidri, es tev pajautāšu, uz kurien es tev vēdu? Tā kā Latvija ir maziņa, tad mēs nevar. braucam pie viena man pazīstama puiša. Viņš bija, man liekas, vēl joprojām arī ir ļoti labs montāžas režisors, bet viņam ir vēl viena papildus nodarbošanās, un tā ir darba rīku izgatavošana. Precīzāk sakot, cirvi zāģis ratos, pats virs kratos. Tie ir tie džeki, kuriem ir tie zobeni video, tie cirvi video. Un kur tur simtiem tūkstoši skatījumi, 260,000 noskatījušies. Ar plēšām un veseri. Aš bēgu var izkonkurēt mierīgi. Un tas ir rokas spiediens. Es jau neesmu kalējis. Bet ir tik un tā. Made in Letland. No made. No made. No made. Product of Letland. Handcrafted. Handcrafted. Ar rokām taisīts. Ar rokām. Jākabs Dimiters, vīrs, uz kuru var sagriezties. Man visu laiku gribās teikt montāžas režisors, bet īstenībā tagad jāsaka Pārprofilējies. Pārprofilējies. Es esmu Nāžu pārprofilējies. un cirvju un kaltu speciālists. Jā, entuziasts. Entuziasts drīzāk. Amatnieks. To stāstu es esmu dzirdējis, ka tu savulaik esot gribējis pēc sentām metodēm māju uzcelt sev. Palielam es to šobrīd vēl gan daru. Tad tev vajadzēja kaltu un slīmes. Nē, stāsts bija tāds, ka es diezgan tā jau kopš bērnības aizrāvos ar tādu vēsturi Latvijas un arhitektūru. Man patika Brīvības muzejā viss stūrīši, visi kaktiņi. Man patika viss tas, kā tas tika būvēts pa vecai šnitei un no kā tas tika būvēts. Un svarīgi bija arī, ar ko tas tika būvēts. Un es pirms 3 gadiem pārvedu vienu vecu tādu, jau gan sabrukušu tādu vecu pirtiņu no Igaunijas pierobežas, no Valkas puses. Un es viņu sāku restaurēt, un es sapratu, ka man ir nepieciešamība pēc instrumentiem to darīt. Tad es atbraucu pie Kriša un teicu, Kriš, tu vari man iedāvāt viņiem zīmējumus. Es teicu, Kriš, tu vari uzkalt man tādu kaltu, jo man tas, kas man ir bišķiņ pa mazu. Tavai ķepai? Manai ķepai pa mazu, un arī tam darbam, ko es gribu viņi izdarīt, ir pa mazu bišķiņ. Šis vēl nav no tiem vislielākajiem. Viņš teica, labi, tu te uzkaušu kaltu. Viņš man uzkauja kaltu, un es viņam tos visus uzzīmēju, kādiem viņam jābūt, un viņš man tagad atsūta to kaltu pa pastu, jo mēs dzīvojam atsevišķi citā vietā. Es viņu apstos, un es domāju, wow, baigi labi sanācis viņam. Tad es uztaisīju to koku daļiņu, un tā sākās. Tad mans pastījos viņu, es domāju, varbūt vēl kādām vajag bez manas tādas instrumentus. Izrādās, ka amerikāņi ir vienkārši ļoti jau sen izsalkuši pēc tādām lietām, ne tikai amerikāņi. Ko viņi dara ar viņiem? Viņiem Amerikā ļoti populāri, viņi būvē mājas no ozoliem. Principā, Anglijā vairāk no ozoliem, bet Amerikā mazāk. Viņi būvē no milzīgiem ozolu brusām mājas, kas ir visi tā kā mēbeli tā māja. Viņi nav neviens nagls, viņi visi ir uz izkalumiem, uz savienojumiem. Lai viņi savieno tādu nopietnu tādu brusu ar nopietnu brusu, tad viņiem vajag arī tādus instrumentiņus, ar ko viņi to pēdējo pielīdzināšanas darbu, to salēto filigrāno darbu visu veids. Tagad krišs kaļs, un tu taisi tos kātus. Jā, krišs kaļa. Principā krišs uzkaļ nevis tikai, bet izdara vissmagāko darbu. Tā, skatoties no fiziskā viedokļa. Un es parūpējos par to, lai viņam to vajadzētu darīt. Un šito tu klapējies, ka viņš paliks? Kādas tēraudas tu ieliec, tādas īpašības arī tam nazim pēc tam būs. Jo Damaskas tēraudam ir tā, ja no viņa uztaisa nazi, tad viņam ir tieši griezošās īpašības. Jo lietojot viņam mīkstākais slānis izdilst ātrāk nekā cietais, viņam veidojas mikrozāģīts. Līdz ar to, it kā viņš paliekot neasis, viņš vēl turpina it kā griezt, bet patiesībā viņš zāģēnies griež. Bet Sauronam no kā bija zobens, viņam viņa mazās drumsliņās sasit. Grozēm pavēlnē, kas ļaunākais. Tur viņam vienkārši nepaveicās, domāju.
Es tev ir bail? Tev jābeidz. Kalēs taču ir. Aiziet. Tā es it kā atzīmēju Daudzmaz viduscentru. Sakalt viņus nevar. Viņiem vajag radīt it kā tādu bezskābekļu vidi vai kaut kas tam līdzīgs, lai neveidotos metāla oksīds. Un tāpēc, lai viņš neveidotos, mēs viņu apbērsim ar tādu pulveri. Tas tāds tagad metāla garšvielas. Saros laikos kalējiem bija mācekļi, kas to lielo veseri cilāja un sit. Tagad mūsdienās, protams, ir attiecīgi agregāti. Kā tu visu dari? Izkalt tādu gabalu kaut kur, lai 3-4 nažas sanāk. Teiksim, Damaskas to pašu sagatavoja skaļu vienu dienu. Nākamajā dienā es izslīpēju jau tos nažas. Aiznākamajā norūdu visu. Bez tam dod tālāk Jēkabam, kurš veido rokturs un makstas. Ko jūs to asumu dabūna? Tieši to cirvi var bārdu zīt vispārībā. Nu, var mēģināt, bet... Ai, nesenāk. Es būšu Sibīrijas bārdzenis. Zini to filmu, jā? Ko es te puiši šeit nodarbosies? Man bija svarīgi atrast sev tā nodarbošanos, kuras rezultātā manī būtu gandarījums par to, ka es aiz sevis atstāju kaut ko īstu un taustām. Es daudz gadus nostrādāju industrijā, kas ir saistīta ar video un ar kino un foto. Tu it kā rādi kaut ko un savu laiku pavadi, bet tā, ka tu pēc tam atstāji kaut ko tādu, kas pēc tam, piemēram, pēc 100 gadiem, ko tavu bērni, piemēram, paņems un pateiks, jā, reku, tētis man šito taisīja, vai tētis man reku šito gultiņu uztaisīja, vai bišķi man tāds vakums uztaisīja un nepēra. Uztaisīja siksnu un nepēra. Nu jā, bet man radās tāds vakums pēc need to create. Bet to create tādā... Need to create. Mēs nesen saņēmām no viena Amerikas namdara tādu vēstuli, kad viņi teica, ka Amerikā namdara aprindā par Latvijas tēraudu šobrīd tiek vairāk runāts nekā pa Japāņu. 4 plāksnes bija, ja? Tagad ir pirmais sakaliets, ir izveidot 4 slāņi. Tagad es iezāģēju pa vidu. Tagad nākamais etaps, es viņus pārlocīšu un sakalšu atkal. Un izveidosies jau 8 slāņi. Šādi stiepjot, pārlokot, sakaļot, katru reizi slāņi dubultojās. Ja? Kaut kāds pie 7. reizes laikam tur jārēķina, bet jau ir kaut kur pie 300 vai 400 slāņiem. Un ko no šitāda gabaliņa var uztaisīt, kas tur sanāk beigās nazīts, ja? Principā no šī tik liela gabala sanāk vidēji 2 naži. Lūk, un tagad metam ēze un nākamo sakalšanu taisam. Un pēc tam, kad nāzes izslīpēts un norūdīts, ja, tad viņu iemērts skābē. Vai nu 30% sērskābē, ja, vai arī tur var ar elektrolīzes paņēmienu dabūt. Viņi vienkārši izkodina to rakstu ārā. Un tad, jo tur tie dažādie tēraudi, dažādi kožās, un tad arī parādās tas raksts. Ko tev pašam nozīmē pašam kaut ko uztaisīt pēc senas metodas? Maizi tu uzcep, sulu iztecīgi, cirvi uztaisi, nazi uztaisi, siksnu tu uztaisi. Par tām tradīcijām runājot, tas viss man interesē jau kopš puikas gadiem, un šobrīd principā es to savu interesi realizēju. Bet realizēju dzīvē pats apgūstot, mēģinot meklēt informāciju par to, kā tas ir ticis, kā, ja, piemēram, raudzēt maizi, kā uzcept maizi, ja tev nav ieraugs, ja tev nav raugs mājā. Kas ir vajadzīgs? Tev ir 5 dienas jātaisa tikai ieraugs, tad tu maizi izcept. Tev jāsaraudzē piens, un tad jau jādabuna rūgušpiens, tad tev rūgušpienā jāieliek ir milti, un tad tev jāgaida 4 dienas, kamēr tie milti ieskāpst un dabūna pareizo raugu baktēriju. Man bija svarīgs tas viss process. Āmatniecība vispār es uzskatu, ka tā ir meditācija. Kad, piemēram, tu strādā, tu darbojies, tu nedomā par neko citu, tu esi tajā brīdī, tajā konkrētajā detaļā, un tu esi ar visu savu uzmanību. Ja tā ir tava kaislība. Tos mūsu instrumentus, domāju, noteikti pasūta tādi cilvēki, kas jūt to enerģiju, ko mēs ieliekam tajā instrumentā, un viņš, es domāju, viņš tālāk caur to instrumentu enerģiju tikai pavairo.